Čau! Šodien pastāstīšu par vienu no pirmajiem punktiem, kuram es pieskaros un par kur es runāju, un par kur es stāstu un kur es lasu cilvēkiem, kuri ir pieteikušies pie manis uz enerģētiskajiem lasījumiem. Pirmais centrs, kuram es lasu lasījumu, ir tieši sirds centrs, un līdz ar to arī droši vien loģiski ir tas, ka viens no pirmajiem punktiem stāst par to, kā tad cilvēkam dzīvot ar atvērtu sirdī, kā viņam iegūt šo te sirds prieku, šo te sirds gandarījumu un sirds piepildījumu par to, ko viņš dara, kā viņš dara. Un tas ir arī tas punkts, viens no pirmajiem punktiem, ar kuru es arī sāku. Un ko īsti nozīmē sirds pašrealizācija? Kādam var šķist, ir daudz riņķī apkārt tiek runāts par to, ka cilvēks iet savu sirds ceļu vai aiziet īstajā profesijā, īstajā sfērā darboties, un tādā veidā viņš redz šo savu piepildījumu, gandarījumu par to, ko viņš dara, bet šajā gadījumā šis ir vairāk stāsts nevis par to, kas ir tā īstā nodarbošanās sfēra vai profesija, kur man izvēlēties, lai es dzīvotu saskaņā ar sevi, saskaņā ar savu sirdi un tiešām iegūt šo sirds piepildījumu. Tas ir vairāk par tādu pieeju dzīvei. Tā ir kā tāda atslēdziņa noteiktai pieejai, kā mēs dzīvojam, kā mēs darbojamies ne tikai darbā, karjerā, pašrealizācijā, bet arī kā mēs dzīvojam pēc kādiem principiem mājās, attiecībās, ģimenē, atpūšoties. Principā tas attiecās uz visām dzīves jomām, sfērām. Vienkārši tas ir vairāk stāsts par tādu kā pieeju, ar kādu es eju dzīvē un kā es daru un darbojos. Un tad, kad es sāku lasīt lasījumus, un tad, kad man sāka dot arī kanālā to informāciju par to, kā katrs centrs izpaužās, kā katrs cilvēks ar dažādām enerģijām sajūt lietas, kas ir tas, kas viņam patīk, kas nepatīk, kas ir tas, kas rada šo piepildījumu. Man bija tik ļoti liels pārsteigums, ka patiesībā katram cilvēkam tas var būt pilnīgi kaut kas cits. Un es vienkārši tādu pasaukšu tos piemērus, kādi ir, ar kuriem es bieži vien arī saskaros cilvēkiem, kas nāk uz lasījumiem. Pieņemsim, kādam tas var nozīmēt, ka viņam šo iekšējais dzinulis, iekšējā tāds gandarījums un prieks rodās tad, kad cilvēks nemitīgi paplašina savu komforta zonu un darot kaut ko jaunu, kaut ko neierastu, kaut ko, ko cilvēks nav pieredzējis, aizbraukt kaut kur viņš nav bijis, pamēģināt kaut ko viņš nav darījis pirms tam, un lai arī bieži vien tās ir tās lietas, no kurām iekšēji tā kā višķiņa sirsniņa trīc par to, ka ir bailīgi, vai man sanāks, vai nesanāks, vai varbūt tas būs neveikli, vai vēl kaut kā. Bet parasti ir tā, ka tie cilvēki, kuriem pieņemsim stāsts par izkāpšanu no komforta zonas, viņi tajā brīdī, kad viņi sāk darīt kaut kādas lietas neierasti savai ikdienai, vai savām ikdienas kaut kādām gaitām, viņi sāk ķert tādu kaifiņu pa dzīvi tādu, un tas ir tas, kas viņiem iedod to, tādu pacilājumu, piepildījumu, un kā es minēju, tas ir kaut kas, kas nav stāsts par to, ka tagad ir jāizvēlās tieši tāda profesija vai nodarbošanās, kur tev visu laiku ir jākāpj pār savām robežām. Tas ir stāsts par to, kā mēs pieejam dzīvē visos jautājumos, jo varbūt tas nozīmē, kad pamēģināt kaut ko kopā ar ģimeni izdarīt, ko es jau sen esmu gribējis, bet par ko man ir bail bijis, kaut ko tādu mēģināt vai darīt. Vai arī paņemt kādu projektu darbā, ko es gribētu, bet bailīgi, vai sanāks vai nesanāks, jo es to nekad līdz šim neesmu darījis un tā. Tas ir viens no piemēriem. Vēl ir piemērs par to, kad ir cilvēki, kuri tiecās uz kaut kādām skaistām lietām, iekārtot skaistu vidi, skaisti saģērbties, un nevelti ir pat tādi arī daudz cilvēku, kas ļoti piedomā pie tā, kā viņi izskatās, ko viņi velk mugurā, kā viņi iekārto māju, kā viņi
sevi pasniedz pasaulē, un šie ir atkal tie cilvēki, kas tiecās tā kā veidot skaistu vidi, skaistu pasauli sev apkārt, un šeit atkal gan tas varbūt stāsts par darba vietu, gan mājām, gan par to, ko mēs velkam mugurā. Tas ir arī stāsts par to, ka ne tikai varbūt tādām ārējām lietām, bet arī iekšēji kaut kādu skaistu atmosfēru, radīt svētku sajūtu, mājīguma sajūtu. Un ir cilvēki tiešām, kuri viņi varbūt nav tādā darbā, kas ir tā kā, kas varbūt atbilstu šai te jomai, bet ja viņi darbā var izpausties un iekārtot, pieņemsim savu darba vietu, vai radīt skaistas lietas, iedot citiem cilvēkiem, tad uzreiz viņos tā kā ir tāds pacelājums, lielāks prieks iet un darīt to, ko viņi dara. Tad ir arī tādi cilvēki, kuriem patiesībā var šķietami ar sirdi tā kā nesaistītas lietas tur būt ielikušās iekšā, piemēram, radīt skaidrību, kārtību, struktūru, lai viss ir pārskatāms, strukturēts, saprotams, kam kas jādara, kādā veidā jādara. Un atkal šeit ir, kā es minēju, tas var izpausties gan darbā, gan mājās, kad ir katrai lietai ir sava vietiņa, ir katrai sava kaut kāda sistēma, kā mēs darām to, kaut vai pat kā mēs tīram māju, kā mēs sakopjam lietas mājās, kā mēs iekārtojam vidi un kā mēs sadalām pienākumus, saorganizējam gan ģimenē, gan attiecībās, gan darba vietā. Un atkal šis ir kaut kas, ko tā kā cilvēks ir nācis ar tādu pieredzēt, kā tas ir sakārtot vidi, ieviest struktūru, skaidrību, mācīties, apgūt zināšanas un nodot tās zināšanas citiem skaistā, strukturētā formā, tad arī te nav stāsts par to, vai cilvēks tagad ies un mācīsies par skolotāju vai kādu struktūras pārstāvi, kurš liek pa punktiem kaut kādas lietas, jo tas var būt arī vienkārši tas, kad man patīk gatavot un es apkopojot savas tā kā zināšanas par to, ko un kā es gatavoju, tā kā dalos ar šīm te zināšanām un palīdzu sastrukturizēt kaut kādu kārtību virtuvē arī citiem cilvēkiem. Tad ir tādas enerģijas, viena no tādām, ko man bija arī tāds pārsteigums, kā tad tas tagad tā būs, kā tas tagad izpaudīsies, kuras ir tāds diezgan daudziem cilvēkiem liekas tāds biedējošas enerģijas, kuras ir tādas par revolūcijām, par nojaukt, sabrucināt kaut ko sistēmā, pārkonstruēt pa jaunam, veidot pa jaunam, un tādas, kas liekas tādas diezgan arī brutālas, tādas pat agresīvas enerģijas kaut kādā mērā var kādam šķist, ka viņas tādas ir, un kā tas ir sirdī tagad, kad cilvēkam ir tāda enerģija, un tagad viņš ies un viss pārkārtos, bet tie arī ir tie cilvēki, ar kuriem es runāju, viņi tā saka, jā, bet man tā ir, man tiešām gribas pārkārtot lietas, un tepat nav stāsts par to, ka tagad mēs iesim, jauksim kādas sistēmas nost, tur taisīsim piketus, revolūcijas un kaut kas tāds, tas viss sākās patiesībā pašam katram cilvēkam ar sevi savā ikdienā. Varbūt viņš ieraug to, ka es esmu gadiem strādājis tur, un es saprotu, ka šis ir kaut kas, kas man riktīgi vairs nedara, un tad tie ir tie cilvēki, kas tiešām var tā kā nonulēt, nobrucināt, aiziet prom no darba. Tagad sāku visu no jauna, no nulles un ceļu savu dzīvi pa jaunam. Vai tas ir darba ziņā, karjeras ziņā, tur caur kaut kādiem projektiem, ir kaut kādi projekti, kas ir iespējams gadiem loloti, un tu vienā dienā atnāk tāds klikšķis, viss, šis posms beidzās, šis ir izdzīvots, šis ir pieredzēts, šis vairs nav saskaņā ar mani, uztaisam tādu mazo revolūciju, šo projektu laižam prom, sākam kaut ko pilnīgi pa jaunam. Tas var būt arī izpausties mājās, attiecībās, pieņemsim arī ar kaut kādām vērtības sistēmām, uzskatiem. Var pēkšņi cilvēks tā kā nobrucināt savu iepriekšējo dzīvesveidu, sākt pa jaunam darīt kaut ko.
Attiecībās var kaut ko nobrucināt, un tā kā tagad darīsim tā un iesim tā, un tas ir katram cilvēkam kaut kā citādāk ir ielikts. Man, piemēram, man pie dzimšanas matricā arī ir ielikta tā kā enerģija, kas runā par tādām ļoti tādām smalkām lietām, par mistisko, par noslēpumaino, par neredzamo, netveramo, par to, ko var sajust vai nojaust, bet ko nevar acīm redzēt. Un, tā kā es jums stāstu to, ko es stāstu, jums droši vien nav pārsteigums par to, kāpēc es darbojos tādā jomā, kurā es darbojos, jo man tas jau patiesībā kā sirdī kā tāds dzinulīts ir ielikts. Un šeit es arī gribu pakomentēt to, ka ir tā, ka ļoti daudz cilvēki patiesībā lielākā sabiedrības daļa dzīvo nevis šo dzīvi izdzīvo caur sajūtām ar sirdi un tādu sirds piepildījumu un gandarījumu par to, ko es daru un eju. Lielākā daļa tomēr dzīvo caur prātu, ar galvu, kas ir iemācīts, kas ir pateikts, kā mūs audzināja, tā mēs arī darām, un daudz pat patiesībā neiedziļinās sevi, nesajūt sevi, kas tad ir tas, kas man patīk, kas ir tas, kas man sagādā prieku, jo ja ir pieņemts, ka, pieņemsim paudzēs, mēs darīsim tā un tā, vai ir kāds, pieņemsim, ir kaut kādā nodarbošanās, kas paudzēs tiek nodota tālāk, un cilvēks pat neizsver to domu, bet kad varbūt man nedara tas, ko man te jau mantojumā paudzēs nodod, varbūt man ir kaut kā iekšēji citādāk sajūta. Un tāpat varbūt nav stāsts par to, ka tagad jāmet ir miers un viss tā kā jāpārtrauc, kas ir, pieņemsim, no paudzē dots. Varbūt es varu to pagriezt tādā rakursā, kā man iekšēji, tā kā tas sajūtās. Jo ja jau man tas ir nodots, tā tad es varu iedot kaut kādu pievienoto vērtību no sevis un tādā veidā turpinot to mantojumu, dodot tālāk jau citā formātā, tā kā man sajūtās sirds ir teikusi, jo ir daudzas lietas, kur cilvēki veido attiecības, balstoties uz tā, kā ir pieņemts, audzina bērnus uz tā, kā ir pieņemts, mācās strādāt tā, kā ir pieņemts, un reti kurš dzird sajūtu sevi. Un šis ir tas stāsts par to, kas tad ir tas, ko mūsu katra sirds saka. Un tie, kas ir visu dzīvi pavadījuši dzīvojot prātā, viņiem bieži vien šī sirds ir pilnīgi tā kā aizslēgusies ciet, ka viņi nemaz nejūt un nedzird, un priekš viņiem varbūt tas, ko es saku, var likties tāds, wow, jā, tā kā, tā arī var būt, bet parasti jau tie cilvēki, kas pie manis ir atnākuši, pat ja viņi visu dzīvi ir dzīvojuši kaut kā citādāk, parasti tas jau ir tas brīdis, kad viņi jau sāk uztvert kaut ko, iespējams viņi jūt, ka viņi visu to savu dzīvi ir dzīvojuši kaut kā ne tā atbilstoši sev, bet īsti tā kā nezina, kas ir atbilstoši sev, un tad šis var arī palīdzēt pavērt vaļā, kas tad ir tas, kas sagādā prieku un gandarījumu tieši man, jo es atkal pieminot savu piemēru par šo te mistisko, smalko, neredzamo, netveramo, es lielāko savu dzīves daļu esmu bijis cilvēks, kurš vadās pēc faktiem, skaitļiem, zinātniskiem pierādījumiem. Tā kā tajā brīdī man pateikt to, ka man sirds prieku sagādā kaut kādas mistiskas lietas, es droši vien pateikt viņiem, jūs ziniet, tur ir durvis. Jo katram tas dzinulīts tāpat laika gaitā, viņš tāpat kņūd un urd, un vai cilvēks sajūt vai nē, laika gaitā jau parasti mēs tā kā sākam saprast, ka kaut kas līdz galam nav tā, un tad ir ļoti vērtīgi saprast, kā tad mums ir, kā tad mēs gribētu, kas tad ir tas, kas mums sagādā prieku, lai nav tā, ka mēs nodzīvojam visu savu dzīvi un atskatāmies atpakaļ un saprotam, ka, mēs jau daudz ko izdarījām, daudz ko pieredzējām, bet vai to, ko mēs paši gribējām, tas ir cits stāsts un cits jautājums. Tā kā jā, arī tev interesē. Iespējams iegūt apstiprinājumu tam, ko tu jau iekšējies sajūtas un zinājis, varbūt uzzināt pa jaunam, kas tad īsti ir tas, uz ko tavs sirds tiecās un kas būtu tāds vērtīgs, ko tu varētu padarīt, lai pavērtu vaļā šo te savu sajūtu par dzīvi, izgaršot vairāk dzīvi, izbaudīt vairāk un tieši caur sirdi, caur sajūtām, tad tu zini, kur man meklēt, var droši rakstīt man privāti, un tad jau mēs sarunāsim arī kādu lasījumu tev. Paldies, tiekamies nākamreiz!